Hei, esam Kalkutā. 4,5 miljonu pilsētā, ap 15 miljonu iedzīvotāju apkārtnēs. Un burvīgi satiksme. Vienmēr prieks un bēdis šeit atgriezties. Tu paskat, kas pa meitenēm. Smuki, vai ne? Un arī mašīnas ir ievērības cienīgas. Šeit vēl joprojām var sastapt koloniālismu paliekas un šādus te autiņus uz ielām. Nezinu, viņai varbūt ir 60 gadi, varbūt vairāk. Un tagad mēs ieiesim kaut ko uzēst. Tagad mēs uzēdīsim. Atnesu šādu te kebabiņu. Un šādu veģetāro šķīvīti. Birjāni rīs. Dzīvot var. Ei, esam nonākuši tik tālu, kad jau braucam uz Indiju, pastaigāties pa Alpu. Pa lielam nekādas atšķirības no mūsu lielveikaliem nav. Nu, bišķiņi ir tāda Indijas tematika nedaudz šur tur, bet tādi paši brendi kā Alfiņā vai Spicē. Šis skaitās viens no lielākajiem Bengālā iepirkuma centriem. Es teiktu 1/3 no Alpas. Nu, kas ir labi, jo kapitālisms nav pilnībā apēdis Indiju. Vēl viens novērojums tur, kur ir lielveikali, tur viņi kaut kā pacenšās visu satīrīt. Nu, jā, tāda sterilā tīrība laikam nāk ar kapitalistisko iekārtu. Šeit ir viena tāds maziņš, kā saka, rietumu priekšpusē. Es esmu Kalkutas metro. Ļoti augsta vieta. Ārā plus 30. Šeit ir kaut kādi 20, 25 varbūt. Ļoti salsta. Par spīti tam, ka pilns ar cilvēkiem. Bet nav arī tā, ka baigās piešanās. Kaut kā jau izdzīvosim. Dodamies tālāk. Šitā pabraukājām ar metro. Metro nebija ne labs, ne slikts. Normāls metro. Atveda, kur vajag. Šitā kaut kā te izskatās. Nav nekas pārāk tāds dižs, bet viņš esot viens no senākajiem pasaulē. Varbūt Anglijā ir vecās vai kaut kur Amerikā. Bet jā, pat cik te bija Angļu kolonismu centrs. Un Kalkuta bija galvaspilsēta koloniālajai valdībai. Tad attiecīgi arī metro ievies ātri un sakarīgs metro. Lielveikalā gan man neļauj pafilmēt, izmet ārā. Nu, ne izmet ārā, bet palūdzu nefilmēt. Tā. Višķiņas kāpa sajūta. Tālāk jādomā, kur iet. Tur. Iesim tur. Jā. Izejot no metro mūs sveic Kalkutu pēc lietus. Bišķiņš palika svaigāks, bet neko īpaši svaigs te nav. Tāpat viss ir pielīts un karsts. Šitā ir baigi pošā ielīt. Viss, kas te notiek. Un mēs arī apskatīsimies, kas te labs ir. Ko te tirgo. Paskat, kāda vešiņa. Vai nav skaisti? Jūs noteikti arī gribētu šitien iepirkties kāds biksītis pa 50 centiem. Vai kaut ko tādu. Jā. Piedāvājums dažāds. Var šādi uz ielas. Vai šādi smukā veikaliņā. Skečers starp citu bija. Nav vajag Adidas. Ir arī Adidas. Pie tam tās nav abības. Tās ir Adidas. Kā visu cieņu. Un tā mēs te dzīvojamies. Maziņš tirdziņš. Visapkārt viss, kas notiek. Cilvēki nesās virsū ar ziepju burbuļiem. Tirgo visu un visur. Tas, ko redzam ārpusē, ir tikai maza daļa.
Visās tajās mājās ir pilns iekšpusē. Ja kāds grib slotu, izstiepjamo var dabūt. Vajag labāk, iesaku. Turpinam plīst pa Kalkutas tirdziņiem. Baigais burziņš. Alis nopirka iešļūcenītes. Nu, tāpēc, ka vecās izskatījās baigi bombzīgi. Tagad būs labāk. Jāatrod kluss stūrīts, kur pārvilkt. Bet jā. Visa kā pietiekami. Ko tik sirsniņa vēlas. Suliņas, sīrupiņi, somiņas. Man visvairāk patīk apskatīties uz cilvēkiem. Un visādi pārdevēji. Bižutērija. Kalkuta vispār, Kalkutas tirgi dalās pa sektoriem. Un mēs esam tikai vienā no viņiem. Pārējos šodien neapmeklēsim, varbūt vēl vienu dienu atbrauksim. Paskatīsimies, kas te notiek, jo īstenībā ar to visu iepirkumu centra apmeklējumu sūds vien bija un neko tādu superīgu neatradām. Un principā jā, tā kā tikpat labi Latvijā varēja iepirkties. Cenas arī pišķi lētāk kaut ko uz atlaidēm varēja dabūt. Nu, kaut kā. Bet jā, uz ielām vienmēr ir foršāks šarms nekā tajos lielajos korporāciju veikalos. Izbaudam Kalkutas ielu tirdziņus un lēnām dodamies uz autobusu pusi. Nāk vakars. Tagad ir uz 6. Un var redzēt jau, cik uz ielas ir tumšs. Nu, tā te vienmēr ir. Ap 6 riet saule un paliek tumšs. Paskat kāds smuki veci mocīši. Royal Enfield. Vecā Indija. Kas gan var būt jaukāks par veco Indiju? Nu, varbūt kaut kāds mango vai zemeņu lasī. Es tik nezinu, Indijā ir ļoti pretīgs zemeņs. Viņi piedāvā zemeņu lasī. Es nezinu, no kādām zemenēm viņš tiek taisīts. Tāpēc labāk ņemt ir mango lasī. Nu, taurītis kā vienmēr. Kā mēs te klīstam. Un pa lielam apkārt šmotkas. Un tā arī būs, kamēr neaizies līdz kādam citam sektoram. Ir kaut kādi garšvielas sektori un metāla izstrādājumu sektori, apģērbi. Mums šobrīd atrodamies apģērbu tirgu. Un jā, cik mēs esam tādā nesteigā, bet mums jāiet uz autobusu, mēs neejam nekur iekšā un vēl ir daudz mantu, ko nest. Tad attiecīgi šoreiz izpaliks ieskats veikalu iekšpusēs. Nu, viens bija no lielveikala, bet man viņu aprāva tante, kas apsargā lielveikala intimitāti. Es nezinu, kāpēc viņi man aizliedz tur filmēt. Varbūt domāju, ka nolikšu viņus veikalu. Es nemaz negribēju nolikt, nu normāls veikals bija. Varbūt viņi tā nedomāja. Gatavojamies pāriet ielu. Tas vienmēr ir nedaudz izaicinājums. Mēģināsim. Mēs ejam. Tur deg sarkanais. Mēs vien olgajam. Jo kas gan var būt jaukāks, kā iet pār ceļu zem sarkanās gaismās. Īstenībā Kalkutas satiksme ir ļoti specifiska, kad autobusi te neapstājās. Mašīnas arī nevienmēr. Mēs esam uz gājēju pārējus. Tā jālaužās. Smuks busiņš, vai ne? Ar tādu mēs arī brauksim uz māju pusi. Nolīs nedaudz lietutiņš un gaisā tāds svaigums. Īstenībā es esmu apaugstējis kaklu, jo visu laiku iznāk no 30 grādiem nokļūt kaut kādā kondicionētā vidē. Indiešiem ļoti patīk ieslēgt kondicionieri uz maksimumu. Nu tā, lai kārtīgi nosaukt. Tā kā metro tur tiešām bija visi 20 grādi varbūt tikai. Līdz ar to iedomāsimies, kad no 30 uz 20 pārlecot. Kad tu vēl esi nedaudz iesvīdis, tad visas iespējas dabūt kaut kādu apaugstēšanos.
Bet kopumā forši, man patīk kaut. Sasniedzām autobusu parku. Jāsameklē piemērots indovāgens un jādodas. Smūki autobusu, paskaties. Ar krāsaini un šiem vēl ar lediem izgaismoti. Indija ir ilūzija zeme. Viņi prot radīt ļoti augstas foršas ilūzijas ar krāsiņām, ar pareizām gaismiņām. Viss ir ļoti, ļoti jauki. Un milzīgā juceklī. Nu, pilnīgi Indija. Tikko divi veči uz ielas cīkstējās un nepaspēju draugu uzfilmēt. Bet bija smuki. Viņi nekāvās, viņi vienkārši tā kā tādi divi cīkstoņi, bet pa nopietno. Tā kā stundīja viens otru, kā divi buļļi. Baigi labais skatiņš. Nu, vispār šitā autoosta ir viena maza elīte. Un tie, kas nāk un piedāvā kaut ko, tie ir autobusu aģenti, kuri meklē saviem busiem pasažierus. Bieži vien būs satiet tajā brīdī, kad ir novākti visi vajadzīgie cilvēki, kas tur var braukt. Kā mēs arī pa šito te haosu klīstam. Īstenībā, ja tu nezini vietējo valodu, diezgan pagrūti ir atrast, jo arī pat ar vietējo palīdzību Sohams šeit ir studējis, Kalkutā savus studiju gadus pavadījis, bet vienalga arī viņam nav viegli atrast šitajā autoparkā īsto un vienīgo, kas mūs aizvedīs uz mazo jauko ciematiņu, kluso. Tā kā jā, baigi forši. Tikām autobusā. Kā patika Kalkutā, Alis? Ļoti labi. Iepirkāmies. Nu, burvīgi. Tā kā tā, braucam atpakaļ uz mājām. Kādu stundiņu pusotru pakratīsimies. Un tad jau būsim galā. Autobuss arī ir foršs. 5 rindās beņķi. Un uz tikšanos nākamajā piedzīvojumā. Tā.